Labdien! Es esmu zobārste Ieva Henkuzene un strādāju klīnikā Denta, kur man ir iespēja strādāt ar vismodernākajām tehnoloģijām zobārstniecībā pasaulē, ko šobrīd atzinuši profesionāļi. Pārsvarā mēs nodarbojamies ar pakalpojumu sniegšanu bērnu stomatoloģijā, periodontoloģijā, ķirurģijā. Bet es šoreiz runāšu par smaganu slimībām, kas ir tik izplatītas pasaulē un izplatītas arī Latvijā. Diemžēl smagas slimības skar dažādas vecuma grupas, gan jauniešus, gan vecākus cilvēkus, gan īpaši cilvēkus ar hroniskām saslimšanām, kā cukurdiabētu. Ar ko raksturojas smagas slimības? Tas raksturojas īpaši ar smaganu asiņošanu, īpaši tīrīšanas laikā. Tas raksturojas ar sliktu elpu un raksturojas ar žokļa kaula uzsūkšanos, jeb samazināšanos vairāku gadu garumā. Ja iekaisums turpinās vairāku gadu garumā, tas var draudēt ar zobu zaudējumu. Un tagad es jums pastāstīšu par to, kā norit procedūra, izmantojot jaunākās lāzera tehnoloģijas. Pirmkārt, tiek samazināts zobu zaudēšanas risks. Smaganu kabatu attīrīšana un dezinfekcija notiek bez sāpēm un pārsvarā diskomforta. Tiek pilnībā novērsta smaganu asiņošana. Vidēji dziļas un dziļas smaganu kabatas var ārstēt bez invazīvas ķirurģiskas iejaukšanas. Tā samazina sāpes gan ārstēšanas laikā, gan pēc tās. Smaganu piesaisti tiek atjaunota bez operācijas un ilgstoša rehabilitācijas perioda. Visbeidzot, nav nepieciešams izmantot antibiotikas kaitīgo baktēriju iznīcināšanai. Būsim priecīgi jums palīdzēt zobārstniecībā Denta. Gaidām jūs!